Labrīt! Tas Facebooks pievāk pilnīgi līdz acīm. Bet es saulesbrillēs, jo saulīte ir ļoti spoža, ļoti forša. Labrīt, labdien, labvakar visiem! Man neplānots, necerēts brauciens, bet un tad, kad es runāju, es pabrauku nevaru. Kaut gan sievietes var vairākus darbus darīt vienlaicīgi. Lai nu kā, tad es neskatīšos kamerā, bet runāšu, kas man runājams. Tad, mīļie, labie, skaistie, jaukie cilvēki, es jūs aicinu šo ceturtdienu pie sevis Rīgā Krišāna Barona 130 korpus 7. Tie, kas nav bijuši, nosūtījuši precīzu adresi uz sistēmisko sakārtojumu prakses grupu. Cenšos, mēģinu reizi 2 nedēļās, ja visi laika apstākļi, dzīves apstākļi sakrīt, tad tā tas arī ir. Ja kaut kas mainās, tad jūs vienkārši neredzat uzaicinājumu. Un tie, kas vēl nezina, ziniet, un šis būs tāds papļāpāšanas video. Šis būs tāds papļāpāšanas video ar aicinājumu un to mērķi mums satikties man kā lauka turētājai, atrast tās atbildes uz tiem jautājumiem, ar kuriem jūs nākat un atnākat līdz manai telpai, līdz tam mūsu kopējam laukam, kuru mēs veidojam. Tad tāds ir tas mērķis šim video. Bet tomēr sistēmisko sakārtojumu prakses forši paldies, ka tas jau ir nosaukts vārdos, bet tas ir par dzīvi. Tas nav nekas ārpus dzīves. Tāpat kā jebkura prakse nav ārpus dzīves, tāpat arī sistēmisko sakārtojumu prakses, lauka prakses, nevis tā lauka, kas mums Latvijā šobrīd ir vējaina, kaut gan arī, piemēram, es pilnīgi loģiski redzu klientu, kurš atnāk un saka, man tikko vētrā nopūta laukus vai sabojāja saimniecību, un kaimiņam tieši tā nebija, bet man bija, par ko šis stāsts. Un tas ir tieši tāds pats jautājums, protams, ka mēs varam izdomāt visu ar prātu, loģiski, un kāpēc man ir tāds, es paskaidrošu, kāpēc es šādu piemēru minu. Šorīt no rīta, šķirstot lentu, man liekas, ka šeit Facebookā, bija kāds vīrietis, neatceros vārdu uz vārdu, man personīgi nepazīstams, bija ielicis par šiem smilšu vētrām, un apakšā tie komentāri, jāsaka, kā ir, daži cilvēki liekas, ka tiešām dzīvo kādos, vairāk vai mazāk citās valodās, un mums Latvijā pieejamajā krievu valodā ir šīs sazvērstības teorijas, un man liekas, ka ir tās, pēc tiem komentāriem ir tāda sajūta, ka patiešām cilvēki dzīvo tajās sazvērstības teorijās, arī garīgo sazvērstību teorijās, un vispār neiziet laukā un nepaskatās vispār, kā vējš pūš, kā dabā vispār notiek. Un to visu izzinot un saprotot un sajūtot, kā ir šeit uz zemes, kur mēs dzīvojam un kā tas viss ir. Bet tomēr, ja kaimiņu laukos, es dzīvoju Zemgalē, un Zemgalē ir ļoti plaša šīta zemkopība, mazāk lopkopība, vairāk zemkopība un lauksaimniecība ar laukiem, ar dārziņiem, ar labību. Es varu salīdzināt ar Kurzemi. Tur ir vairāk mežu, tur ir vairāk skaisto mežu. Lūk, un tad, ja rodās šāda nesapratne, tas patiešām ir jautājums, ko izlikt laukā un tad sakārtojumu grupās, ar ko pastrādāt,
kas tas ir pa fenomenu, ka tieši manu lauku tas ķēra. Un es jums teikšu tā, iespējams, ka uz tādu tiešu jautājumu neviens aizvietotājs var neatbildēt, var arī atbildēt, protams, bet tas ir par dzīvi, par mans mīļākais vārds šobrīd ir disciplīnu, par sapratni, par sajūtu. Un šādi it kā parasti jautājumi, kuri mums ir, bet mēs viņus tā kā skaļi neuzdodam vai nepētam tālāk, tikai paliekam tajā jautājumu virpulī, tad tur arī īsti līdz atbildēji var netikt. Nu tā, ar gadiem tikai, bet kāpēc gadus tērēt uz vienu jautājumu, kurš ir, bet jokains tas Facebooks ir, kā viņš piezūmā. Parasti es šeit mašīnā, nevis parasti, bet pēdējā laikā runāju tumsā, un tad tumsiņā svarīgi ir tā balss, tad vēl ir tas vizuālais klāt. Nu, lūk, un ja mēs izsakam skaļi, nu, cik nereti jums tā ir bijis, kad bezmiega naktīs, rītos, vakaros ir kaut kādi iekšējie jautājumi, un mums viņi maļam un pārdzīvojam, un nevaram aizmigt, un ejam tur kaut kādas drapītas dzert vai vēl kaut ko, un no rīta ir ikdiena, un mēs šo jautājumu tā kā noliekam malā un par to nerunājam. Bet cik nereti tas ir bijis arī ar mums katru, kad, nu, kaut vai skaļi, nevis klusiņām naksniņā, bet skaļi. Debesis, Dievs, pasaulē, cilvēki, es, un izsakām to savu vēlmi, vajadzību, jautājumu skaļi, un tad sastājās tie apstākļi, notikumi, un mēs tiekam līdz atbildēji daudz ātrāk nekā tā kā klusiņām naksniņā to ar sevi galvā maļot. Un vēl lielāks spēks ir, kad mēs to izsakam kādam otram, trešam, piektam, un ne jau ar mēķi, ka tas cilvēks, vai arī ar mēķi, tas cilvēks atbildēs tieši to, kas mūsos norazunēs, nevis vajadzēs, nevis atbildīs ekspektācijām, bet norazunēs mūsos, un lietas iet uz priekšu, dzīve iet uz priekšu, viņa nav palikusi tajā vienā burbulī. Un, jā, un šīs sistēmas, ko sakārtojam prakses, ar kurām diezgan daudz cilvēku strādā Latvijā un profesionāli strādā manas kolēģis un kolēģi. Un šis nu, kā es esmu jau agrāk minējusi, mans gads nesākas 1. Janvārī, un šobrīd ir atkal pavasars vienmēr ir jauns sākums, tad kaut kāda sestdiena, tā kā šajās brīvdienās bija tā sajūta, kad šodien atkal ir kaut kāds jauns posms, jauns gads man un kā pie pirmdienas, un tā ir sanācis, kad varu arī šeit parunāt. Vienlaicīgi braucot, tad arī ir tā sajūta, kad ir laiks iziet jaunā savā profesionālajā līmenī, un ne jau lai priekš jums, bet priekš sevis, sevi kultivētu, tas ir tāds nepareizs vārds, sevi paceltu tos resursus augšā, kuri iespējams ir gada laikā brieduši un pēdējo 6 gadu laikā brieduši, jo šai sistēmisko sakārtojumu prakses un apguves procesā, kas ir profesija, bet viss tas, kas ir aiz muguras, kuras pati esmu sevi apgriezusi 7 reiz riņķī, un tad tās punkts ir notikums mūsu ģimenes dzīvē, manā dzīvē, kas absolūti pārmet to kūleni. Un no profesionālās puses es esmu jau teikusi, un manā mājaslapā ir rakstīts, to es tā pierakstīju, ko es vienā savā sakārtojuma grupā pieredzēju savās sajūtās, ka Dievs man jau nav atlaidis no darba,
man kā dziesmām man priekšnieku nav, bet man ir visa manas dzimta, manai dzimtai ir svarīgi, un tas nav manā galvā, to es esmu vairāk kārt laukā dzirdējusi, un tad saka sistēmisku sakārtojumu praksēs dzirdējusi, kā vēstījumu no dzimtas, un to arī norāda priekš manis sabiedrība apkārt, ka Dieviņš man nav atlaidis no darba, un zem vārda Dievs, tas nav uz šitiem skaistiem mākoņīšiem sēdošs onkulīts, vai ne? Es šitās bērnībā domāju, patiešām bērnībā domāju, jo manā laikā tikai kristietība ienāca, un 10 gados Oma mani ieveda bet tā, ka sāka vest baznīcā un stāstīt, un es īsti nevarēju saprast, es tā sapratu, ka baznīcā Dievs nedzīvo, un tad es tā kā priekš sevis pieņēmu, ka Dieviņš dzīvo uz mākoņu maliņas, un ar gadiem, protams, tas viss paplašinājās un palielinājās, un nostrukturizējās, un tad šobrīd es saprotu, ka radītājs Dievs, tas ir katrs mēs, katra molekula, katrs krūmiņš, kociņš, viss, respektīvi, labi, pareizinātājiem sadalot, bet Dievs ir viss un viss ir Dievs. Vienkārši šis vārds ir tāds, kāds viņš ir. Vai ne? Radītājs Dievs, visums, kosmos, katrs mēs izmantojam to vārdu, kā mums ir visērtāk un visskanīgāk priekš mums. Un tad es tā saku, Dieviņš man no darba neatlaida. Tāpēc, lai cik jūs cilvēki, cik mēs katrs viens izvēlamies pabūt manā laukā, manā lokā, izvēlaties mani kā, es esmu no sirds jums pateicīga visiem, kas esat izvēlējušies mani kā maza ceļa gabaliņa pavadoni, gan ceļojumos uz iepriekšējām dzīvēm, ko mēs esam pieredzējuši, gan sistēmisko sakārtojumu praksēs, gan ar hidrolātiem un vēl, kur mēs esam tikušies un satikušies. Tas ir tik ļoti nozīmīgi. Un tajā brīdī es esmu minējusi, ka es sapratu, ka man ir, šis vārds ir, es viņu izņemšu no leksikona, vai ne? Tā kā bail no sabiedrības, no citiem cilvēkiem, tā kā man svešiem, kas man, kā es nobijos, ka man tā ir. Un tas priekš manis ko nozīmē? Tas priekš manis nozīmē, kā pārbaudījums, tu paties, respektīvi, tu paties esi gatava iziet citādākā sabiedrībā, pieredzēt vēl citus cilvēkus, jo ir komunas, ir komunas, ir grupas, kuras, tā kā bija viens loks un pat īsti varbūt nelaiž iekšā citus, no malas, tikai savam lokam, savam burbulim. Es domāju, ka man tāds slēgts burbulis, tāds nav, vai es vispār esmu tāda tipa cilvēks, es domāju, arī nē. Man patīk iet tajos burbuļos, kuros es esmu, tajās komunās, tad ir burbulis komūna, tas ir tajos pulciņos, kur es jūtos ērti, un es pieķēru sevi pie sevis, ka citos man ir nērti. Un ar to es jūs gribu aicināt, nebaidīties no nākt pie manis, jo un no tā, kāda tur būs cilvēki un kas tur būs, jo sistēmisko sakārtojumu prakses man patīk, kā Evertu Kristīna saka, tādā kompānijā, precīzi tas nebūs, bet tā doma jūs sapratīsiet, tādā kompānijā, kāda mēs esam šeit un tagad, mēs nebūsim vairs nekad. Un tāpat arī ir tas, tā kā ir, kad pie manis manā telpās mēs satiekamies, katru reizi ir dažādi.
protams, ka ir tas viena sajūta, jo mēs esam tajā vienā telpā. Priekš manis ir tā viena sajūta, ka mēs esam tajā vienā telpā un viens vai divi cilvēki ir tie, kas ir bijuši arī kaut kādās iepriekšējās dzīvēs un kāds ir turp un šurp. Bet vienalga, tas nav par patstāvību, tas nav par viens un tas pats, tas nav par vienotu burbuli un tikai tādu dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, mēnešu no mēneša, gadu no gadas. Man tā nav. Un, jā, šeit es arī mazliet gribētu no citu cilvēku teiktajiem par to, par astroloģiski, ja, kad es esmu Skorpio, man ir 9. novembrī dzimšanas diena, un tad man vienmēr dzīve ir par transformāciju, un tā kā vienmēr, un ja es pati sevi visu laiku neapgreidoju un netransformējos, un kaut kur ieslīgstu kaut kādā lapatikā vai sliktumos, un tad neiekrītu kaut kādos grāvjos, tad vienkārši dzīve uzmet kūleni un liek just domāt, skatīties, vērot un atkal no jauna transformēties, respektīvi par mierīgi, labi, ērti un skaisti. Mana dzīve nav. Jā, es esmu pieredzējusi pie citiem cilvēkiem, kur viss ir tik ļoti skaisti, stabili, mīlīgi, forši, gadi no gada, viss ir paredzams. Un tur ir tik laba atmosfēra. Ieiet tajā visā, pajusties un tad atpakaļ savā turbulences dzīvē. Un man jau liekas, ka nē, ka viss ir forši un mierīgi, bet ja tā paskatās tos notikumus, nekas tā nav. Un tas ir dažādi katram, es varu runāt tikai par sevi un tikai un vienīgi par savām sajūtām. Un man arī der, ka visu laiku iet visam līdzās, ne visam, bet tam, kas mani interesē, kas man der, tam iet līdzās un to just un vērot un nevis tikai just un vērot, bet arī zināt un sazemēt tādā ziņā, kad saprast, ja? Lūk, es kaut kā te muldos peldu un tā arī neko nepasaku un konkrētu un tāpat laikā es konkrētu, kā jau sākumā arī teicu, šis ir aicinājums pie manis uz sistēmisko sakārtojumu praksēm un man ir svarīgi pie kāda cilvēka es eju, kā es ar viņu jūtos, klausoties vai lasot viņu. Un mana vilšanās ir bijusi par šiem gadiem, es teiktu par visiem maniem gadiem, visos manos laikos, ja tas, ko es dzirdu un tas, kā es jūtos, respektīvi tas, ko es dzirdu vai lasu par to cilvēku un rodās, tās ir manas ekspektācijas ar to cilvēku, tam nav nekāda sakara. Un satiekoties, es nejūtos tā un tā ir tāda mana iekšējā vilšanās, tad es vairāk neizvēlēšos vai kādu laiku iet, vai pēc tam iet un satikties ar tiem cilvēkiem. Un tāpēc arī es negribu šeit savos ēteros un savos stāstos kaut ko tēlot un izlikties un būt reklāmistiska un scenārijus rakstīt, kā man būtu jārunā vai jāreklamējās, jo būsim patiesi, vai ne? Es sevi savās praksēs, sevi šādais pārdodu, bet pārdodu jau ne jau sevi, vienkārši, man mamma saka, tu tur reklamējies un viss kā ko stāsti, un man tas skan tā kā ausīs griež reklamējies. Bet ja man ir ko jums piedāvāt, ja man ir ko jums dot, ja man ir zināšanas un prakses un pieredze par to, kā no vienas dzīves situācijas var aiziet līdz nākamai labai, foršai vai transformējušai dzīves situācijai. Un
Un šis instruments, kas man ir caur balsi, caur kustībām, caur darbību, caur manām jūšanas antenām, un es par to prasu samaksu, jo par velti paņemt, tas ir, par velti paņemt, to mēs varam ikdienā, bet šodien es kaut kur maldos tajā visā, jo es arī tā saku, vai ne, kad, un tā ir arī praksa, vai ne, kad, ja mēs, man kolēģi Alla ar to ļoti bieži ar šo jautājumu, tā kā taisa savas laboratorijas par naudu, kur vistiešākā veidā par naudu nemaz nav. Kāpēc tas man šitā locīs? Es zinu, man šitais te locās. Tā, šitā. Lūk, un es arī tā kā saku, bet tiešā veidā tagad mēs budžetus un par naudu pie manis Es tiešām no tā neko nesaprotu. Es neesmu pārdevēja vai marketologs. Un man šī ievirza manī nav. Bet vienmēr, ja ir bēdiņa sakarā ar finansēm, tad vienmēr ir svarīgi skatīties, kas ir aiz tā. Un tur ir mans vīrs, Mārs Rauba, tur ir ļoti labs piemērs tam, kā viņa disciplīna, viņa domāšana, viņa skatiens dzīvē, viņam palīdz viņu piepildīt darbā un nodrošināt finansiāli sevi, savu ģimeni, savu māju, savu dzīvi. Jā. Redzot viņa domāšanu, viņa uzskatus, kas nav nauda, kas ir nenormāli plaši, kas ir nenormāli disciplinēti, gudri, skaisti un sakārtoti, ne tikai dzīvē, bet arī galvā un arī ārpusē, smalkajā plānā. Lūk, un nezinu, kāpēc es šādā tēmā aizrunājos, bet varbūt kādam nodara, kādam der un rosina pakustināt tos savus jautājumus skaļi laukā, sistēmisko sakārtojumu laukā, dzīvē, jūs zināt, ka sistēmiskie sakārtojumi, tas ir vairāk vai mazāk balstīts uz dzimtu, uz dzimtas resursiem, dzimtas sevī sakārtot. Un šitā, ja McDonald's te būs, es atvainojos, mēs par iespraukumiem, es esmu uz A7 šosejas, kur ir labajā pusē iebraucot Rīga, lielais uzraksts, un tur bija skaists laukums, un tad tur spieda iekšā būdiņu un McDonald's tur būs. Labi. Tā, lai maz naliekas. Bet, ja viņš strādā dienāk, tad vismaz par nakti var kafiju padzert. Un tā. Lūk, lai tik ceļās, lai tik būvējās, kaut kas krīt un kaut kas gāžās, kaut kas beidzas un kaut kas sākas, tam visam ir vieta būt. Visam ir vieta būt. Šis teiciens ir tāds interesants, bet tā patiešām tas arī ir. Lūk, papļāpājus es mazliet esmu, es braukšu pilsētā, šeit tomēr ir vairāk jāpievērš uzmanība ceļu. Skatos, ka viens cilvēks ieskrien un izskrien visu laiku, tas mainās. Nobeigumā vēlreiz es plakātiņu ielikšu, uztaisīšu. Šorīt, kā teicu, neplānots izbrauciens un plakātiņu ielikšu. Tiekamies ar tiem, kuriem mums ir jātiekas ceturtdien Rīgā, Krišāna Barons 130, korpus 7, bet precīzi adresi tad prasiet man. Sākam mēs 6 un dalības maksa visiem ir tikai 30 eiro. Tikai 30 eiro. Šobrīd sevi es šā visērtāk esmu sajutusi. Man tas der, man tas patīk.
darbu es lieku visiem. Es nedalu klientos un aizvietotājos samaksu. Šobrīd, kā jau es saku, man tas ir visērtāk, vislabāk. Es ar to jūtos. Kāpēc es tagad šobrīd attaisnojos? Es neattaisnojos, tāpēc, ka katrs sava pakalpojuma sniedzējs jebkurā tēmā. Un manu kolēģi ir ļoti, ļoti dažādi to nosaka, un katrs kā nosaka, tā tam ir pareizi. Tāpatās, kā mēs jebkam nosakām naudas cenu, un tā. Ko man vēl viņš pateikt? Laikam neko. Visi paldies. Paldies, kuri ir ar mani šeit šādā veidā, un es priecāšos jūs satikt, un vasara ir priekšā, mums ir daudz dažādu pasākumu, un ir ieplānota pasākumu. Manas skolotājas Marijas Sils vadībā ir veseli 2 pasākumi lieli, absolūti tādi nozīmīgi, es pat teiktu, Latvijas mērogā. Katrs notikums ir, bet tādi apjomīgi, un ar katru gadu viņi paliek ar vien apjomīgāki gan cilvēku pieplūdumā, gan enerģijas pieplūdumā, kad ar vien plašāki lauki tiek iekustināti. Un tie, kas sajūt enerģijas un saredz enerģijas, tie visi to pamana, bet jo es ar katru gadu tur vairāk tajā piedalos, jo es redzu, ka vienkārši tas gaiss, viņš paliek ar vien tīrāks un skaidrāks. Tāpēc, kā jau visas vasaras, kuras mums šobrīd jau ir vaļā, jau 4. vasara, viņas ir piepildītas ar pasākumiem, un mīļie cilvēki, izbaudiet un ejiet uz pasākumiem, nāciet uz tiem pasākumiem, kuros es būšu, tas būs zāļu sajiets tukuma pusē un arī sistēmisko sakārtojumu, nometne, dzīves upe, kas arī būs tukuma pusē, un izmantojiet laiku un iespēju, lai sevi pārstrukturizētu. Tas ir tik ļoti svarīgi, un pagājuši gadu gribu beigt, nevaru beigt, gribas paturpināt, un pagājuši gadu tātad aprīlī mana dzīve pārāvās citā joslā, pārgāja citā laika līnijā, un šīs 2 nometnes bija tas, kur es noteicu, es iešu, es darīšu, pirmkārt tāpēc, ka tās bija ieplānotas, otrkārt es iešu tikai tur tāpēc, es sagrupēšu savu resursu tieši savam darbam, un iešu un piedalīšos un būšu cilvēkos, un jūs nevarat iedomāties, tas nav pareizais vārds, bet jūs, tas, ko es, neiedomājama mīlestība no visiem cilvēkiem, kas man pienāca klāt, apskāva, bet neko nesakot, neko neprasot, neko nejautājot, vienkārši zinot no tā, cik es esmu publiski par to stāstījusi vai kādam individuāli, bet vienkārši pienākot un samīļojot. Un tas bija, un tad vienā brīdī es domāju, kāpēc mēs ikdienā nevaram vienkārši tā ar atvērtu sirdi, tad, kad mums tā ir, pieiet klāt un vienkārši samīļot, vienkārši, jo dažu brīdi ir tā, ka cilvēki ļoti gribas tā kā viņš man tā patīk. Nevaru saprast, kāpēc patīk tā dvēseles plūsma un tas cilvēks. Un tad ir tāda kā iemīlēšanās sajūta. Bet tā kā nērti pieiet. Ko es tagad tur iešu un tagad tā tur krāmēšos virsū vai ne, vai tā nebremzējam sevi. Lūk, un jā, tā kā šajā vasarā aicinu sekot līdz, kur ir tie pasākumi, kur jūs varat aiziet ne tikai ar ķermeni, bet arī ar sirsniņu, ar lauku, un iegūt priekš sevis tos updates un tos resursus, kuri jūs uzrunā un uzaicina, un, protams, aicinu jūs uz
sistēmisko sakārtojumu, pazum vārds pēkšņi. Vasarā uz Laika upi un Zāļu sajietu. Jā, par tiem es tā kā pastāstīšu mazliet plašāk noteikti, jo kamēr gatavojos, tomēr visādas idejas un protams, ka man jau ir tā kā, kā jau visiem, kuri gatavojās nometnēm, ir kaut kāds tas savs plāns, ar kuru iziet pie nometnes dalībniekiem un tās prakses, ko piedāvā. Bet vienmēr ir tādi sīkumi, kuri rodas, kuri vēl pienāk klāt, un tas ir tas lauks, kā viņš grozas, un tie dalībnieki, kas piesakās, viņš veidojās, tas gaiss veidojās atbilstoši tiem cilvēkiem, tiem notikumiem un tām vajadzībām, un tas resurs, kas katrā cilvēkā ir izgaismojis, un tas ir tā kā, kādas drēbes šodien vilkt, un tad tā garderoba viņa mainās, tā garderobē tā kā izgaismojās tieši kādas drēbes uzvilkt uz to pasākumu. Tāpat arī tās sajūtiņas, par ko vajadzētu pastāstīt, ko vajadzētu parunāt, ko vajadzētu teikt, tas arī mainās. Es ļoti priecāšos jūs visus satikt vasarā par datumiem. Manā laika joslā var redzēt mājaslapā zemesvēž.lv var izlasīt Marijas Sils. Laika joslā var visu redzēt, tā kā sekojiet līdzi un izvēlēties priekš sevis vismaz vienu vasaras skaistu notikumu, pasākumu, nometnī, sanākšanu, jēgpilnu un centieties lūdzu nevērot, ka tas ir ļoti dārgi, jo tas dārgums neveidojas tāpēc, ka kāds grib uzvārīties. Tas dārgums veidojas no tā, kad jūs paši saprotat, no kā. Vieta, kur mēs esam, resursi, cilvēki resursi, tas viss ēdināšana, tas viss šodien prasa zināmas līdzekļus, bet tas, ko mēs iegūstam, tas ir nenovērtējami, un to var novērtēt tikai tad, ja kādu laiku ir pabūts vai gribēts tikai, un tad jūs dodaties, un jūs pēc kāda laika saprotat, tas bija liktenīgi, un es ar šo esmu saskarus, es jau esmu netīšām visu laiku gribu beigt, piedodiet, es esmu aizmūdējusies, bet par to, ka tikai pēc kāda laika var saprast, jā, tas notikums, tas pasākums, tas cilvēks, tas, kas bija tad, man iedeva klikšķi, un šodien es esmu te. Jā, tā kā esam drosmīgi, esam atvērti, esam savā tajā patiesajā īstajā ceļā. Viss ir iespējams. Viss ir šoreiz iespējams, un to apliecina Māris, mans vīrs, par to, kā viņš ir pusotru gadu, nepilnus 2 gadus par sacensībām un visu savu mūžu disciplinēti trenējies un dabūja Latvijas čempionāta kausu savā kategorijā. Un viņš nevienā brīdī nešaubījās. Un tas neviens brīdis nebija par uzvarēt konkurentus vai uzvarēt kolēģus. Es viņus saucu par kolēģiem, bet, pareizais vārds būtu konkurenti, vai ne? Bet uzvarēt sevi un sasniegt savus paceltos kilogramus, savus koeficientus un visu savu. Un tas vienkārši saslēdzās ar tā, ka tas arī atbilst reglamentam. Es to visu redzu savādāk. Veči, stiprie vīri un stiprās sievas to visu redz savādāk. Nevis redz, bet tas ir savādāk. Un katram mums ir savādāk. Viss, paldies jums, bučes, atā!